Latvijas studentu galvaspilsētā Jelgavā Studentu diena 2005. Mūsu Latvijas nākotne bija, ir un būs viņu rokās. Augstskolas studentu komandu aktivitātes šodien Jelgavā sit augstu vilni, sporta sacensības, konkursi jautrākā un asprātīgākā Latvijas augstskola, kuru vadīs sprēdis, pats seminārs medijiem un dziesmu duelis. Raidījuma gaitā iztaujāsim svētku organizators, vērtēšanas komisiju pārstāvs un pasniedzējs, bet nobeigumā preses apskats lauksaimniekiem. Studenta diena un, protams, zīmīgā laikā arī mūsu valstī svētki. Jā, tas tā ir iznācis, ka starptautiskā studenta diena gandrīz sakrīt ar Latvijas valsts svētkiem. Un, padomu laikā tas radīja, protams, zināmas problēmas, bet pašlaik es domāju, ka tas ir ļoti simboliski, ka tieši studentu svētki ievada arī mūsu valsts svētkus, jo studenti, kā mūsu jaunākā un sabiedriski aktīvākā sabiedrības daļa būtībā būs tie, kas nākotnē arī veidos šīs valsts nākotni. Un tādēļ šie svētki ir tādi īpaši simboliski. Un es gribētu arī teikt to, ka studentiem šajā vecumā galvenokārt ir vēl, protams, šis jaunības maksimālisms, zinātkāri, ko es arī noteikti novēlētu saglabāt visu savu darbu mūžu. Un studentu dzīve un studentijas laiks, arī pēc savas pieredzes var teikt, tie ir tie jaukākie gadi, ko cilvēks vienmēr atcerēsies. Tādēļ ne tikai vajadzētu šai laikā iegūt zināšanas, kas, protams, radīs tālāk bāzi tālākai profesionālai karjerai, bet arī iegūt labus draugus. Un tas arī ir varbūt šīs dienas mērķis – saliedēt šo studentiju, Latvijas jauno speciālistu paudzi un arī ļaut viņiem iegūt jaunus draugus. Jo šeit, Jelgavā, šodien salasīsies praktiski aktīvākā un labākā Latvijas studentu daļa. Un arī tas ir simboliski, ka tieši Jelgava, kā Latvijas valsts centrs, un arī Zemgale, no Zemgales, kā jūs zinat, tad Latvijas republikai ir nākuši vairāki prezidenti, un tātad mēs uzņemamies šo funkciju pulcēt pie sevis Latvijas studentus. Un īpaši es arī gribētu uzsvērt ar mūsu universitātes lomu, jo mēs gatavojam tautsaimniecībai ārkārtīgi nozīmīgus speciālistus, kuri pašlaik arī Latvijai būtiski trūkst. Kā jūs zināt, pašlaik jau notiek diskusija par to, ka nav profesionālu speciālistu attiecīgās tautsaimniecības jomās. Tad šeit ir tā vieta, kur jūs varat apgūt tādas profesijas, kas nākotnē jums pilnībā noderēs visu dzīves laiku un ļaus arī veidot tālāk profesionālu, un es gribētu uzsvērt arī, kas jauniešiem īpaši vienmēr liekas svarīgi, labi apmaksātu karjeru. Es gribētu jums šodien novēlēt saglabāt zinātkāri un meklēšanas garu visu savu mūžu un arī mācīties, protams, visu savu mūžu. Bet šodien, kā starptautiskajā studentu dienā, studentu dzīvē ir arī otra puse, un tas ir studentiskais gars un studentiskā sadzīve. Šogad mums universitātē ir moto pastāvēs tas, kas pārmainīsies. Un arī mēs nolēmām, ka studentdienas ir nedaudz jāpārmaina. Šogad pirmo gadu studentdienas organizē pašpārvaldes sadarbībā Jelgavas domi un universitāti. Un tas mums nodrošināja iespēju jums piedāvāt studentdienas jaunā telpā. Tas ir hallē, sporta hallē, nevis ledus hallē. Mums nebūs šogad jāsalst. Ikreiz gadu mijā domīgas zvaigznes slīkst manā akvārijā. Viss ir kā bijis, un viss vēl ir priekšā. Gaisma tik spoža, atver acis un droši nāc iekšā.
Gribās apsveikt studentu dienā visus studentus, bet svarīgi, ka ir arī seminārs. Kāds šī semināra mērķis būtu šodien? Semināra mērķis ir apzināt visu augstskolu preses izdevumu klāstu lielo, kuru mēs patiesībā nemaz nezinām un nenojaušam, jo ikdienā mēs nestiekamies. Katrs strādājam savā lauciņā, katrs savā augstskolā. Un šodien ir tā reize, kad visi ir kopā, gandrīz visi, lielākā daļa. Latvijas augstskolās ir ļoti daudz preses izdevumu. Lielākajā daļā arī ir, un pie mums ir vairāk nekā 10, es šobrīd pat nezinu cik. Ir no lielākajām augstskolām, ir no Daugavpils, no Liepājas, ir Rīgas Tehniskā universitāte, ir arī nelielākas augstskolas. Ļoti plašs klāsts. Galvenais mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju tieši studentu preses ziņā, klāstā. Ko mēs darām, kāpēc mēs to darām un kā mums darīt labāk. Jo mēs, augstskolu preses izdevuma darbinieki, strādājam progresīvākajai sabiedrības daļai, tas ir studentiem. Tātad studentu dienā tieši tāpēc un tieši tāpēc kopā, lai kopā lemtu un risinātu par to, kā labāk to visu darīt. Seminārā piedalās gan studenti, tātad viņu laikrakstu redaktori, un, protams, arī konsultanti un teiksim, jau valdības pārstāvji. Jā, tātad mums ir no dienas pārstāvs Pauls Rauceps, mums ir augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja Baiba Rīvuža, kur runās par laikrakstu vietu un mērķi augstskolā. Un mums ir arī Vilnis Tomsons, mūsu mācību projektora vietnieks, kurš runās par nepieciešamību, par interaktīvā mediju nepieciešamību augstskolā. Pieklājība nav priekšnoteikums vārdu brīvībai, bet vai tas nozīmē, ka jūs drīkstat, žurnālists drīkst, ka ir kurš cilvēks, jo pēc būtības žurnālists jau ir tāds pats kā jebkurš cilvēks, tikai viņam darbs ir tāds, ka viņu balss ir skaļāk. Bet jebkuram cilvēkam ir tiesības uz šiem viedokļiem. Nav teikts, ka tikai žurnālistam. Ikvienam ir tiesības uz vārdu brīvību. Vai tas nozīmē, ka var rakstīt ko vien brīdi? Nē. Tā nav. Nevar rakstīt ko vien brīdi. Un te ir ļoti svarīgi tagad, un tas jau mēs jau sākam te nodarboties ar žurnālistikas specifiku, ka ir, varētu teikt, ka divu tipu informācija. Ir fakti un ir ziņas no vienas puses, un no otras puses ir viedokļi un ir komentāri. Kā atšķiras fakti no viedokļiem vai, tādā žurnālistiskā tehniskā izpratnē, ziņas no komentāriem? Tā kā studenta diena, aktīvākie ne tikai mācībās, bet arī sportā, protams. Jā, tā tas tiešām ir. Šodien mēs sagaidām ar lielu tādu svētku pacitātību, jo tā ir studenta diena, kad pie mums Jelgavā sabrauc visi Latvijas sportiskākie un aktīvākie studenti. Šodien mēs piedāvājam šiem studentiem 9 sporta veidos dažādas izklaides. Apmēram mums ir, es vēl neesmu visi izskaitījusi, es gaidu apmēram 16 augstskolu pārstāvjus. Piemēram, visiecienītākie ir strītbolā, volejbolā. Strītbolā mums jau ir 40 komandas, volejbolā 24 komandas. Kā pašlaik mēs atrodamies mūsu peldbaseinā, kur iet ūdenspolo mači. Ir jau sacensības, kuras beigušās, bet pēdējās sacensības beigsies šovakar ap 9 vakarā no minifutbolā. Ja? Un mēs jau iesākām šīs studentu dienas jau vakar, kad mums notika lāpu skrējiens Pils parkā pēc mūsu svinīgā koncerta. Tā kā viss notiek. Tātad olimpiskais gars arī studendienā? Nu, noteikti. Bez tā nevar iztikt, kas students būs bez sportošanas. Varbūt ir kāds vēlējums šajā dienā tiem, kas tikai domā nākt mācīties, kļūt par studentu? Lai viņi nāk, iepazīstās, jo mūsu bāzes tāds, kā mums Latvijas Lauksaimniecības universitātē, mums viņas ir viekops, un ne visām augstskolām tādas ir, kuras viņas var piedāvāt studentiem sportot. Ja? Tā kā mēs katru gadu 17. novembrī gaidām visus Latvijas studentus pie mums šurpu. Pagaidām pasākums viss iet kā sviesti, jeb gludi. Nu, protams, ir visādas nianses, uz kurām vajag piestrādāt un kuras ir jāsteidzās, jo ļoti daudz cilvēku ir aizņemti. Bet pagaidām viss izskatās, ka būs kārtībā. Cilvēki pulcējās pēc pusstundas, ejam gaisā. Varbūt tā dienas kārtība, kas vēl mūs sagaida un kas jau ir bijis? Aptuveni tad pēc pusstundas sākās konkurss jautrākā, asprātīgākā augstskola, kur vadīs Fredis. Pēc tam pusstundas starpbrīdīs, tad mēs turpinām ar dziesmu dueli, ar Baibu Sipinieci, ar Jaku Šonoku, ar Marku Lēviču.
Tālāk tad ir mazs sakal pusstundas starpbrīdīs, un tad ir vakar pasākums šajā pašā burvīgajā hallē, kur uzstājās grupa Putnu Balle, Feliks Ķiģelis, Tumsa, un paralēli šiem vakar pasākumiem ir vēl notiks uzstāsies grupas Jelgavas Baltajos Kraklos un vēl Tornsā. Un visi Latvijas studenti šeit Jelgavā? Jā. Studentu svētki, tie ir tādi svētki, tas ir kaut kas vairāk kā 9 vīru spēks. Un Jelgava tiešām šodien ir piepildīta, pārpildīta ar jauniem smaidošiem cilvēkiem, kuri ir ne tikai nākuši atpūsties, bet arī sacensties. Mums tikko bija diskusija par studentu presi. Es esmu tīri tā satraukusies, jo Jautru asprātīgo klubs vienmēr ir tas inovatīvs un daudz pārsteidzīgi tur tādi un pārsteidzoši elementi ir. Un tā kā mūsu žūrijā ir ļoti nopietns uzdevums. Varbūt ir kāds prognozes, kā Lauksaimniecības universitāte startēs? Lauksaimniecības universitāte jau vienmēr turās kā zāģi zobu un visos konkursos viņa ir sev no vislabākās puses parādījis, bet jāsaka arī, ka pārējās komandas ir ļoti spēcīgas. Studentu dienas sakrīt arī ar tādiem mūsu Latvijas valsts svētkiem, tā kā studenti mūsu tā nākotne, kas veidos šo mūsu valsti, un varbūt kāds ieteikums un kāds vēlējums. Mans vēlējums ir studentiem droši iet uz priekšu un nebaidīties no lieliem mērķiem, pieņemt izaicinājumus, un jo pārdrošāk viņi būs, jo īstenot, jo ātrāk piepildīsies tās idejas, ko viņi un domas, ko viņi grib sasniegt. Tādā spēka varbūt pietiks veselam gadām mācību procesā, es domāju. Noteikti. Spēkam jāpietiek gan mācībām, gan studentu zinātniskam darbam, gan visām tām aktivitātēm, visam tam lielajam kopumam, ko sauc par studentu dzīvi. Freda nebaida, teiksim, tās aktivitātes, kas tūlīt notiksies? Man nebaida gan šitādi pasākumi, man patīk, kur man nekas pašam nav jādara. Jā. Tur ir vienkārši jāpiesaka tie daudzie kolektīvi, kas ir pieteikušies cīņā par labākā un jautrākā augstskolas kolektīvu, tāda jokotāja nosaukuma. Man bail žūrijas vietā, jo vesels 13 komandas, tas tomēr daudz. Jā, studenti no visas Latvijas ir redzami, jau meitenes tur tādās velna ragos skraida jau, viss ir gatavs startam. Bet kā pats atceries arī tādu mācību laiku, tādu studentu laiku? Kāda šī sajūta? Man jau bija, man tā studēšana jau pa to pašu līniju bija, principā tad viņiem varbūt tā nav ikdiena, iet uz skatuves, bet man jau toreiz jau lēni gari pie tās bija jāpierod, pie skatuves, pie ekrāna, pie kamerām. Un tā kā, jokojām visu laiku, bet es domāju, ka studenti jau ikdienā arī tāpat plēš joks, sevišķi kopmītnēs, cik mēs zinām, tā. Varbūt arī šitais dos kādu mazu impulsu nākotnē, radīsies atkal kādu jaunu talantu Latvijā? Gaidām ar lielu nepacietību, ka tiešām kāds ekonomists, topošais vai vēsturnieks vai ķīmiķis strauji mainīs profilu un aizies vienkārši, laist muļķi. Tas jau tādu gadījumu ir bijuši, ņemsim kaut vai Mr. Bean, kurš liekas bija kaut kāds inženieris. Aiziet, es saprotu, ka tu jau skrien augšā, labi? Sveicināti Jelgavā! Fināls, lielais fināls, vēl tikai priekšā. Skatoties nākotnē un stāvot ar abām kājām tagadnē, tomēr atskatīsimies uz aizvadīto iepriekšējā gada pasākumu. Savu vizītkarti un devīzi prezentē 4 kaziņas un vilks banku augstskolām. Labdien! Šeit Radio SH, vai dziesmu pasūtījāt?
tātad Jelgava, studenti galvaspilsēta un visi Latvijas studenti ir šodien šeit. Sākšu ar to, ka sveicu visu Latvijas studentiju šajos jaukajos svētkos. Novēlu viņiem liels aktivitātes šodien, un mēs parasti organizējam pasākumus sākot ar 16. datumu. 16. datumā ir studentu dienas ieskaņa. Šogad tā notika arī ļoti interesantā veidā. Daudz vērības piegriezām nākamajiem studentiem. Visi tie studenti, kas sabraukuši no Latvijas malu malām, no Latvijas augstskolām, ar gandarījumu atcerēsies šo studentu dienu un apstiprinās, ka Jelgava ir studentu galvaspilsēta. Un novēlu tiem, kas skatās, arī to iegaumēt un nākt uz mūsu augstskolu studēt. Protams, šie pasākumi ir ļoti interesanti arī tādēļ, kad viņi ir aizsākums nākamajai dienai, 18. novembrim, mūsu valsts svētkiem. Un tas arī ir kaut kā zīmīgi, jo tieši jaunatne veidos arī nākotni. Un tādēļ domāju, ka tikpat nozīmīgi ir, piemēram, 18. datuma rīta pusē gājiens